ko, mēs esam veiksmīgi pabeiguši mūsu darbus, atvadījušies no mūsu Victoria's Secret komandas. Tāds sajūts jau ir tā kā, viņi mūsu ir tā kā ģimene, ne? Pareizi, Leon? Jā, un tagad mums veselu dienu vienkārši kaut kur šļaca blandīties, jā, pa šito pa rajonu. Nu, mēs iesim tagad bišķi pastaigāties, aiziesim uz skate laukumu, pastīsimies, varbūt satiksim mūsu pazīstamos un nu, kaut kā tā, ja kaut kas būs, tad parādīsim, bet vispār kopumā ļoti patīkam strādāt uz Victoria's Secret. Pareizi, Leon? Нормально. Ну, tā tevi tas jau само по себе понятно. Lūk, tā izskatās vakardienas pasākuma vieta. Jumts ir noņemts, re, kur viss ņem nost. Jāatceraties, te visi tie jūs satika ar šampanieti, kaut kādi dejotāji bija, tur viss tas šovs notika, drona šovs. Un viss, nu, viss izjauts un it kā nekas nav bijis. Galvenais, viesnīca ir tik krūta. Mēs tagad iegājām un vajadzēja karti atdot no numuru. Rolex pūkstenis viņiem ir. Nu, vismaz, es nezinu, ja Rolex reāli speciāli taisīja priekš viņiem pūksteni, tad tas īstenībā baigi krūta ir. Un pasties, kas te ir nopirkots. Ej tu nost. Vienkārši tā kā tā čila, ne? Wow! Nu, tas kaut kādam restorānam piedara. Tāda sajūta, ka es esmu kaut kur tagad Los Andželesā, ne? LA, Kalifornija. Ej tu nost, вот это я понимаю. Вот это точила. Wow. Pasties kāds bagažnieks. Tur reāli nereāli daudz vietas. Nereāli daudz vietas. Nu. Es nezinu, video nevar vispār parādīt, cik liels tas bagažnieks ir. Leon nostājies blakus. Re, kur ir Leons. Re, kur ir bagažnieks. Leon izstiep roku uz sēnu. Vo, tagad var redzēt. Ej, tu nost. Viņam pat roka netiek līdz galam. Vapšie. Varbūt es esmu Karliks. Nu, varbūt tu esi Karliks, bet tu izskaties ļoti maziņš salīdzinoši šo mašīnu. Nu, un cik metri, davai paskaidri, cik metri garš autiņš? Davai. 1, 2, 3, 4, 5 metri, ja? 5 metri mašīna. Audi Sotka. Jā. 89. gada, piemēram. Viņa arī ir 5 metri. Ej, tu nost. Jā. Tā ir kaut... nu jā, Sotka, jā, klasika. Tas ir visgarākais Audiks, kur es zinu. Nu, izskatās garāks, bet varbūt tāpēc, ka viņam tādas līnijas ir tādas izstieptas, tāpēc viņam... Bet, un tas ir vēl kabriolets, ej, tu nost. 5 metri. Nu, un salīdzinoši šito tačilu, davai, pamieri. Cik metri? 1, 2, 3, 4, 5. Nu, tā nav godīgi, nu. Nu, normāls metrs, blēji. Davai, normāļnie metri, go. 1, 2, 3. 3 metri. Pa 2 metriem, Leona metriem ir īsāka. Ja? Jā. Nu, 2 metri, tas ir prilični. Pasties, kādas tev vēl mašīnas? Poršiņi. Blakus Carltona viesnīcei. Jā. Rekur vēl tāds. Maremonti. Vot šits ir labs un tādi krāsi, viņam tādi matēt, nematēt, nevar saprast. Tad, kas mums Bentley's džipiņš, ja? Jā, nu sīkumi, kaut kāds tačils tas tā. Un tāda viesnīca, un Leons. Un Edžiņš, kurš mazgājās ar Fēriju. Bet neviens to nezina. Gribu jums parādīt. Tas tieši notika pēc tam, kad es nomazgājos ar Fēriju, ja? Vannā. Ka Leons laicīgi nevarēja parūpēties par to, ka mums ir normāls dušas Tu tūlīt pats sev filmēs. Galvas tevi viss pielips pie āda. Pielips viņam. Tas pats esi labs pielips. Au. Davai es. O tas notika ar manu kāju pēc tam, kad es nomazgājos ar... Klau, tu prezervatīvos izmanto? Protams. Bet īstenībā, jā, traki. Es nezinu, varbūt Fērija tur trāpīja un es nenoskaloju kārtīgi un viņš tur izdedzināja man ādu. Es nezinu, ierakstiet komentārā, ko jūs domājat. Esmu idiots vai nē? Mazgāties Fērija. Es domāju, ka sifilis. Mēs esam tagad atnākuši uz skateru parku, kuru atvēra tieši pagājuši gadu ap šo laiku, jo, kad mēs pagājuši gadu šeit atnācām, te vēl
apkārt bija žoks apkārt aplikts, bet, nu, daži skateri te skaitoja, un mēs ar viņiem iepazināmies, tur bišķi pabildējām, un tagad, jā, viss tas skate parks jau darbojās veselu gadu. Lūk, kā tas viss izskatās, bet es neredzu nevienu no krutajiem skateriem. Wow. Riktīgi močīs sīkais. Es esmu sīkais močī, ne? Cik viņam gadi, kaut kādi 12 gadi sīkais šitā močīta laikā ar skeitu. Gan jau kaut kāds profīts, laikam, no bērnības nodarbojās. Un spriežot pēc viņa tēta, ja? Viņa tēta, laikam, agrāk bija skaters. Viņa samācīja sīko, ne? Only in France now. He is in the team. Oh, he officially in the team. Junior. The last competition far is Prague. Prague. Yeah, yes. Mystic Cup. Oh, okay. It's open with professional. You don't have you ride with all people. Oh, okay, yes. Does he get paid for winning something? No. Not yet. No. But is there possibility in the future? Yes. Okay, yes. Yeah, I don't know. He's a British man, right? Hawk, yes. Tony Hawk. Tony Hawk, yes. Tony Hawk. Yes. Who's your favorite skater? Who's your favorite? Yes. Tomša, okay, yes. Nu, bļā, viens katru reizi, kad mēs atnākam uz šo lauku, mēs iepazīstamies ar kaut kādiem krutiem talantiem cilvēkiem. Un tagad šits puisis, jums laikam tikko rādīja video, viņš izrādās, es ar viņu tēti bišķi parunāju, izrādās viņš ir tur pirmajās vietās pasaulē, tur 3. vietā kaut kādā tur čempionātā un vēl pašā pasaulē viņš ir tur kaut kur pirmajās vietās. Viņam apmēram 12, no 5-6 gadiem viņš sāka nodarboties ar skaitošanu. Nu, baigi vispār. Es gribētu viņam daudz vairāk pajautāt visādas jautājumus, bet viņš galīgi nerunā angļu valodā. Bet, nu labi, nav svarīgi. Pats fakts, ka no tāda vecuma vienkārši ir ideāli iemācīties un būt augstākajā līmenī. Un plus vēl mēs teicām, lai viņš piedalās Olimpiskajās spēlēs. Izrādās, ka tagad kaut kad nesen, jā, uztaisīja, kad arī skaitošanā Olimpiskās spēles. Tā kā tā, redziet, cik forši vienkārši neliela pastaiga, un mēs vēl selfijas uztaisījām ar viņu, tekšu sopši krasotā. Tāds kaifs vienkārši sēž, ļoti silta saulīte, tāds vieglas vējš pūš, jā, Leon? Liekam visādas stories, tur, zini, saproties, social media, tā labi es jokoju. Bet nē, nu vispār kaifs, vispār padomāt to, kad atbrauksim atpakaļ uz Angliju, mums tur gaida kaut kādi 12-14 grādi, lietas ārā līst augsti. Un vienkārši gandrīz 2 stundu lidojumā no Anglijas, lūk, jūs saņemat lūk šādu laiciņu. Jahtas, kalni, French Riviera, bageti. Mēs izlēmām vēl bišķi tālāk pastaigāties, kur mēs vēl neesam bijuši. Nu, vismaz ar kājām neesam gājuši. Un vēl ko es gribēju piebilst, piemēram, vakar mēs skatījāmies uz laika apstākļiem un bija rakstīts 80 vai 85% lietus būs visu dienu, var teikt, ja? Es domāju, blīna, ko mēs darīsim pēdējā dienā ar Leonu? Bet šodien izrādās paskat, vispār nav ne ziņas par lietu. Un laikam šodien ir
karstākā diena no visām dienām, kuras mēs šeit bijām. Pareizi, Leon? Nu, viss, nu. Ai, nu, protams, jā, paskat, cik zilas debesis, zaļa zālīte, foršas tādas ākas, zin, tādas krēmīgas krāsas, viss tur, zin. Ai, ja не могу вообще. Leon, nu pasaki kaut ko. Uzredzēšanos. Nu, ko es varu pateikt? Nu, forši šeit. Nu, forši, nu jā, nu savu. Katru... Nu, bet pagaidi, tu moj kolega. reizi tu man Nu, mēs kopā jautā atbraucam, to tev pašu- vajag kaut kādu savu to feedbacku pašu- dot, tu neko, es tev jautāju, tu tikai uz redzēšanos. Normāli, vai? Jautājumu. Nu, To ko pašu jautājumu? jautājumu. Mēs Kādu vienkārši ar 5 tevīm minūtes. strādājam, no? Nu, strādājām. Kas tu man esi? Tu man neesi nekas? Tā? Jā. Pasties, vecim, uz dibinācis. Es kādreiz kaut tādu esmu redzējuši. Pirmoreiz vecim, zin kā saka Krievolodā čačko, a viņam tvačka. Tvačka, a не тречка. Suka, не могу. Nu labi, piedodiet, bišķis ar valka rišu man, nu. Bet smieklīgi, kā var tāds biks uzvilkt, ka tu divas acis uz dibenu? Tas ir vienkārši šau. Pasties, kāda palma, bļāvens. Es nezinu, cik viņai metri ir. Pa zeltu drīkst iet vai nedrīkst. Bet pasties, kāds augstums. Jahu dievu našam zāparke. Nu labi, no šejienes laikam nevarēs saprast, bet es nezinu, cik tad metri tai palmai. Wow, unreal vienkārši. Cik metri kādu domā? Es domāju, kaut kur tā 5 stāvu māja, varbūt 6 stāvu māja. Nu, es domāju, pat augstāk par 5 stāvēm. Jā. Es domāju, 5 stāvu. Domā, jā? Pagaidi, ar telefonu var izmērīt. Tev vai vēl cārā šo iPhone? Zini kā? Tu nezini? Nu, es saprotu cilvēkam, tu 50 gadi, viņš nesaprot neko savos 50 gados. Kāds notes, blin? Nu, uzrakstīt to. Pagaidi, measurements, kur ir? Measure. Tu nezināji tādu ķēmu, kur measure? Tad tu Pagaidi, tagad es pats varēšu. Vecais sagribēja. Nē, punktiņi neliec. Punktiņi jāuzliek tur, kur tu sāc. Nu tālāk, kā attei malā. Tālāk? Nu, protams, no kā tu mērīsi viņu tā kā 6 stāvēm? No? Tu vienkārši... Nu apstājies. Nu kur? Nu kā? Ну давай мерь. Nu kā? Ну tu man nedevi telefonu. Всё. Что не влезает? Nu, Tu vilks idiota galva. Pagaidi, skaties. Nu. Kurš ir idiots tagad? Karoči, Vai, skaties. parād mums. Tev, tu pieliec, nospied punktiņu. Kur pieliek? Bļet. Lūk. Voi, blin. Tā. Redzi, tas ir plusiņš. Jā. Jā. Viņš nestrādā. Nu, ko plusiņš? Dai sudā. Plusiņš mājās. Vienkārši cilvēkam reāli galva kaut kas nokārtībā. Fine, ierba move closer. Re, kur es eju. Es teicu, ka vajag iet tuvāk, nu. Nu pagaidi, kāpēc move closer? O, es teicu, ka vajag tuvumā. Točišku pastāv. Es zinu. Tā, liekam punktiņu. Točišku, kāpēc šeit? Kāpēc Oi, tu- nē, nē. Nu pagaidi, tu man zbivājiš. Nu. Oi. Nu labi, apmēram tā. Plusiņu ir, un re, kur viņš velk. Vils viņu. Velk. Nu, Leon, es neredzu, cik ir. Ir vēl bišķiņ, vēl ne, tur. Jā. Cik metri? Uzliek nospied plusiņu ātri. Nu, Nu, iedu. skatāmies. Kur? Nu, ka nafigam tu to izdarīji? Ko? Tu izslēdz visu. Nē, rekur, viņš ir. Ir, ja? Nu, davai, cik metri rakstīts? Rekur, tur augstāk ir metri rakstīts. Cik ir? Nu, es neredzu, tāpēc, ka tu move closer. 18 metri. 18 metri, ja? Jā. Nu, pasties glīti. 18 metrīga palma. Davai čatam GPT uzklausīšu. Cik ir augstāvene? Jā. Vai 5 stāvene, ja? Nu, pagaidi, no 18 metri. Nu, davai, Nu, karoči, tipiska 5 stāvu Hruščovka ēka ir aptuveni 15-16 metrus augstā. Viena stāva augstums šādas ēkas parasti ir aptuveni 2,73 metri. Nu, jā? Nu, ko tu man filmē? Nu, 5 stāvu māja, bļaļ, Hruščovka. Lietuvas projekts, bļaļ. O, pasties kā vecais normāli. Ras, dva. Tak, nu, pasties, rekā, mums ir trenažieri visādi šeit ir.
super vienkārši kannes. Nu, man tāda īpaši trenažieri nepatīk, man vairāk patīk, kad ir kalistetika, nu, bet arī saidzot. Labi, man tādi vispār āras trenažieri nepatīk, nu vismaz tādi, kādi mums ir Anglijā, viņi tad sūdi galīgi bezjēdzīgi. Klausies, davai es tev filmēšu no šitā. Nē, no aizmugurs? Nē, tu vari runāt tagad. Jā, bet šis ir ļoti labs, interesants. Šis ir kaut kāda hidravlika. Wow, normāli. Labi. Davai, taist tālāk. Es parādīšu čomiem. Rīktīgi labi. Kā šeit ir. Te var regulēt kaut kādu? Nu, nē, ko nevar regulēt. Te vienkārši var regulēt. Nu var, pagaid, nu tā pieregulē? Nu, pieregulē, jā. Ai, tu Grūtāk tagad, jā? Jā. Maksimum uzlikt? Nē, vēl, tu redzi, ko? Davai, es pamēģināšu. Nu, davai, pamēģini. Maksimum uzlikt, jā? Es nezinu, nu. Protams, ka nē. Nē, tas ir viegli. Tu kaut ko viegli, jā? Nu rekur, te ir numuriņi taču. Nu, ko tu man stāsti atkal? Nu, 6, lūdzu. Nē, tur, šeit 6 uz bultiņu. Sarežģīts cilvēks. Nu, protams. Tu tikai neapdirsties tur. Čobi! Nu, ko tu man tagad filmē atkal? Nu, trenējies. Nav ko darīt, es te nodarbojos ar sportu. Leons gribēs savas sev kārtībā. Nu. Mēs turpinam staigāties gar krastu. Esam ļoti tālu aizgājuši no mūsu vietas, nu, kur kalnām, ja? Bet tikām līdz tādam ļoti klusam foršam rajonam. Un tagad var jūru redzēt no abām pusēm. Gan tur, gan tur. Un tagad mēs dosimies uz turiem. Jo nekad neesam te bijuši. Bet krūti tādā vietā dzīvot. Klusums, miers, te nav turisti. Bet līdz turistiskai vietai vispār tepat. Ar mašīnu vispār 5 minūtes braukt, ja? Jā. Pasies krūti balkoniņi. No abām pusēm tev jūriņi visdrīzāk. Šī ir kaut kāda viesnīca laikam, ja? Kaut kāda jauna ceļā. Vai villa. Ne? Varbūt restorāns. Kas tas Zuma? Nevar saprast, bet izskatās ļuks, ne? Tā, nu mēs turpinam mūsu pastaigu un rekurs starp visām šīm mājām. Lūk, tāda interesanta mājiņa aizaugusi. Forši izskatās, ja godīgi. Un tās lapas jau dzeltenas sāk palikt, bet, nu, vispār kopumā izskatās baigi forši. Iedomājieties, cik daudz laika vajag visu to apaudzēt, ne? Nu ko, mēs tagad aizgājām uz otru kannas pusi, tur, kur mēs pagājuši gadu dzīvojām. Nu, gandrīz esam līdz turienei tikuši, un te arī ejam gar luxury jahtām. Kā gribētos tādu jahtu pastaigāt un vienkārši uztaisīt tūri, apskatu. Vajag zināt kādu owneru, kuram pieder. Bet, nu, pasties vienkārši ļuks. Te vēl ir, kur viņiem laiviņas forši tā paceļās. Un tu vari aizpeldēt uz kaut kādu salu. Tu vispār, bļāviņas, tik krūta, vesela māja uz ūdens. Nu, pareizi, Leon? Leons izdomāja pastaigāties, un mēs jau stundu ejam kaut kur, es nezinu kur. Un tagad pienācis laiks paēst, un viņš ievedis mani kaut kādā industriālajā zonā un saka, ka te ir daudz visādi restorāni. Nu, vispār neizskatās, ka te var būt restorāni. Te ir kaut kāds biznes vienkārši, un, nu, es nezinu, cilvēkam, nu, galīgi, vapšie, nu, viņi... Nu, tev tak ir šitas te Google? Man nerāda Five Guys. Nerāda? Leon, tev nav kauns? Man nav. Un kur tu man esi ievedis? Es tev ievedu kaut kur kannas. No kur es ēdīšu to industriālajā zonā? Tur ir Five Guys. Tur mēs paēdīsim un pēc tam iesim atpakaļ. 2 stundas un būsim tur pie somām.
Ko tu man filmē? Ko tu gribi pateikt visiem subscriberiem par šitādu kaseku, ko tu tikko padēstīji, kaseku uztaisīji? Mēs tagad nogājām stundu, mēs atrodamies industriālajā zonā, un te nav ko ēst, un tu man kaut ko ļepīji, ka mēs tūlītās būsim Five Guys. Būsim Five Guys kādreiz. Dargie draugi, es domāju, uz šīs notas mēs arī beigsim mūsu ceļojumu vlogu, pēdējo sēriju, jo principā jau daudz nav ko rādīt. Mēs tagad dosimies uz lidos, pēc tam, kad pārēdīsim šos burvīgos burgerīšus, kartupeļu frī un chicken un tur visādi, ko mēs paņēmām. Starp citu, cik samaksājām? 30 eiro par burgeru, hotdogu, 2 kartupeļiem, ūdens, siers un vēl chicken. Nezinu, man liekas tik un tā dārgi priekš fast food, ja? Nu, tā kā no manas puses gribu pateikties, liels paldies par to, ka skatījāties, ja spiedāt laiku, un tad jau līdz kaut kādām nākamajām sērijām un obligāti ierakstiet komentārā, ko jūs domājat par manu kolēģi Leonu. Vai jums patīk un vai jums gribētos vēl viņu redzēt nākamajās sērijās? Nu, Leon, ko tu varētu pateikt vispār kopsumā? Tu esi maza lidmašīnā. Un tas ir viss, ko tu gribi pateikt? Nu, bet pagaidi, tu būsi nākamajās sērijās kaut kad ar mums? Redzēsim. Redzēsim. Tev patika piedalīties? Tu manu degunu filmēju? Es tevi filmēju. Tev ir garšīgi? Ļoti. Labi, ko tu gribi pateikt mūsu? Es ļoti gribu paēst. Jā. Nu, sāk! Uz redzēšanos! Vot, nu beidzot. To, ko es arī gribēju. Visiem čau! Čau! Kappa.